Vai nātrītes jau salasījāt? Noteikti būsiet pamanījuši, kad pavasara nātrei ir izteikti bordo krāsa. Ja? Šeit var redzēt, kad vairums lapiņas ir ar bordo nokrāsu. Tad lūk, tieši šīs te nātris lapiņas ar bordo nokrāsu ir visvērtīgākās, ja mēs gribam uzlabot savu asins sastāvu, ja mums ir dzelzs deficīta anēmija vai iesākums, teiksim, ir asins analīzēs redzami rādītāji, kas par to varētu liecināt, tad šis ir tas brīdis, kad var savākt tieši šo nātrīti un palietot viņu kursa veidā. Ar nātri, protams, nevajag aizrauties, īpaši tiem cilvēkiem, kuriem, kā tautā saka, ir biezas asinis, ir pastiprināti asinsreces rādītāji, skatāmies individuāli, jebkuru augu uzsākot lietot, izejam cauri sevī. Un tātad ar savu skatījumu, ar savām sajūtām, ar savu individuālo pieeju, vai tas ir derīgs tieši man, jo šobrīd apkārt ir ļoti daudz dažādas reklāmas, bet svarīgākais ir tieši padomāt pašiem par sevi un apskatīties, vai tas ir derīgs tieši manam organismam. Vai tas ir šis brīdis, varbūt man vajadzēs to vēlāk, bet tātad varam lietot viens no veidiem sažāvēt un padzert pulverīšu veidā, uztaisīt tādu kursiņu. Protams, varam likt klāt arī uzturam, varam iecept omletē, varam samalt smūtijā, varam salātos pielikt vai vārīt nātru zupu, bet arī, lai tas nebūtu, tā kā teikt, katru dienu, uztaisam vai nu kursu, vai nu to daram ik pārdienas, taisot arī kaut kādas pauzes. Esam veseli!